Sveicināti, hokeja draugi! Kādam tevam bija 4 dēli, viens, protams, ir žurnālists, 3 hokejisti. Ja mēs tagad zinām, ka tevam bija 3 hokejistu dēli, tad 2 bija aizsargi un 1 bija Miķels. Miķels Rēdliks. Un mēs atradāmies pie Miķeļa mājās, viņš mūs ir uzņēmis. Paldies, Miķel, par to. Iecels upes krastā, ārkārtīgi skaista vieta. Un, lai jūs neizbrīna fakts, ka ik pa brīdim šeit Miķels iesauksies Zoro. Tāda viņš mums sagaidīja, un Zoro ir... Es teicu, Zoro ņem ciet. Jā, Zoro ņem ciet, un to viņš neteica sievai. To viņš teica sunim, milzu suns. Mēs vēlāk to atrādīsim. Miķel, šķiet, ka tu esi, jāsāk ar to, kas ir aktualitāte, un šķiet, ka tu esi guvis vārtus. Reku viņš ir, šis milzenis. Jo pretinieks jau nezin, ka mums ir viens slapnais ierocis arī. Kas mums ir? Zoro. Es domāju, Petrovickis. Kur viņš palika? Petrovickis. Slepnais ierocis. Sauksim Petrovickis pa Zoro. Kur viņš palika? Viņam arī atvedās. Zoro. Zoro tagad var parādīties un atvadīties no... Zori. Kur teicis? Nu. Redz. Tas bija Miķels Rēdliks un Zoro. Un tā kopā viņš gatavojas skaistākajai sezonai, kas viņam ir priekšā. Paldies, Miķel, vēlreiz, un veselību un meistarību. Jā, tā. Vispārējiem mēs nopirksim. Tā. Paldies tev. Jā, labi. Nu, Zoro. Labs. Saimnieks labs. Dažreiz nesot. Dažreiz nesot. Jā, bet kopumā labs. Labi, paldies tev. Jā, es dod ēst, jā.